Sveicināts kanālā Ukulele Rīga, čau visiem! vai Kalimba Rīga. Pagaidiet, gribu atklaucīt to ekrānu. Mums veiklā ir jaunums. Šī te Kalimba ar Tree of Life virsū koku. Viņa ir tādā lāsītas formā, kur viņa ir baigēta turēt rokās. Dzīvības koks. Varbūt tu esi redzējis to filmu Dzīvības koks. Šons Spencer spēlē. Nē. Nē. Nu tāda šizofilma, bet nu labi. Tas tā, starp citu. Ja tev vajag skatīties tādas filmas, tad var ieteikt paspēlēt Kalimbu, jo tas palīdzēs nomierināties pēc tam. Un viņa nāk komplektā, starp citu, ar šādu te biezo somu. Viņai ir arī aksesuāri, kur tīrīšanas lupatiņa, maza lietošanas pamācība un pirkstu uzgaļi. Piemēram, bērniem ātri sāk sāpēt pirksti, ja nav daudz spēles, ja viņi grib daudz spēlēt. Un skaņošanas āmurīši. Šis āmurīši nav spēlēšanai, viņš ir uzskaņošanai. Visām Kalimbām, starp citu, ko iegādājas pie mums, nāk komplektā PDF grāmatas, kā spēlēt Kalimbu. Un mini-Kalimba ir arī grāmata, kā spēlēt mini-Kalimbu. Un atsevišķi PDF grāmata, kā spēlēt lielo Kalimbu, 17 austiņu Kalimbu. Dziesmu grāmata ar 50 latviešu tautas dziesmām, kuras var spēlēt ļoti viegli pa cipariņiem. Reku tur ir uzzīmēti cipariņi un kāda sakritība uz Kalimbas arī virsū ir uzzīmēti cipariņi. Un tad, reku, piemēram, ja tu nospēlē šo. Kalimbu īstenībā spēlēt ir daudz vienkāršāk nekā tu domā. Rekur ir cipariņi un rekur ir pirksti. Un paņem pirkstus reku pa vidu, labo īkšķi no viennieka un kreiso no divnieka. Un iet uz āru ar īkšķiem. Un tad sanāk visas notas pēc kārtas un visi cipari pēc kārtas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un atkal viennieks ar punktiņu. Tas nozīmē, tas ir tā pati skaņa, kas te apakšā viennieks tikai augstāk. Un vēl ir augstāk vēl. Jā, augstāk, zemāk, bet var nospēlēt tās pašas. Piemēram, to pašu dziesmu var nospēlēt arī šeit. Vai šeit. Un akordus spēlē ar pirkstu pavalkot sānu. Tas ir dēļ tā, ir tieši šis setups uztaisīts. Kalimbas mēs būtu dažādas. Tad mēs būtu Kalimbas, kuras var pieslēgt arī pie kombja. Tu vari jau arī koncertēt, un arī mājās ir vēlme skaļāk, pieņemsim, lai spēlē tavu Kalimbu, tad tu vari pieslēgt viņu pie kombja. Jā, mums ir mājaslapā ukuleleriga.lv ir vairāki varianti, kā arī veikalā Ģertrūdas ielā var nākt paspēlēt, šeit ir daudz pastiprinātāji, arī efektu pedāļi, ar kurus var izmēģināt un radīt jaunas, neparastas skaņas, kas nav tā kā neizklausās kā Kalimba. Standarta Kalimbām tad laikam ir 17 austiņu sanāk, ja? Ding, 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 pareizi. Un kāda vēl varianti? Vēl ir 21 austiņš šai Kalimbai. Jā, piemēram, šī arī ir 21 taustiņa un skaņas caurumu īpaši šeit apakšā. Līdz ar to plašāka amplitūda skaņas. Rekur ir tāds pats modelis ar 17 taustiņiem. Un te virsū ir tāda plēvīta, vienkārši to viņa noplēst nost un tad viss ir smuki un labi. Šīs ir viengabala Kalimbas. Tas nozīmē, ka viņa ir bez caurumu vidū, bez skaņas tā cauruma. Rekur vienkāršākās Kalimbas ir tādas, kur ir iekšā tukšs vidus un tas tukšums arī ir ar to skaņu. Tāpēc viņas ir skaļākas, bet arī viņas ir dažāda veidu. Piemēram, rožu koka. Jā, piemēram, šī Enijas Kalimba ir no rožu koka, un viņa nāk komplektā ar šādu te mīksto Enijas somiņu. Bet tu pasties, cik viņa labi skan. Un akords. Saprot? Jā, rožu koks dara savu darbiņu. Un viņai, protams, nāk arī komplektā pārējie aksesuāri. Lielai daļai Kalimbu nāk līdzi šādas te somas, izņemot šīm vienkāršākajām. Viņām nāk aksesuāri, un skaņošanas āmurītes viņām nenāk komplektā soma, bet somu ir iespējams jums veiklā Ģertrūdas ielā 64 iegādāties. Šīs te mini Kalimbas. No koka un no akrila. Jā, šis ir varavīkšņu akrils, tu var redzēt, kā gaismā mainās tie toņi, kas ir man mīļākais materiāls. Tas nozīmē to, ka tas nav stikls, un viņas nokritot zemē neizšķīdīs gabaliņos un nepaliks asmalas. Viņai varēs redzēt, ka viņa ir kritusi, bet, ja nokritīs tā kā uz betona grīdas vai asfalta, bet viņa nepaliks bīstama dzīvībai. Un viņas ir kaķa un lāču formās. Tad viena lieta, kas par viņām ir jāpasaka,
ir, ka viņas ir daudz klusākas. Un tad citreiz vecākiem, kas pērk priekš saviem bērniem kalimbas, tas patīk, jo bērnam tad vajag koncentrēties. Tur arī virsū noteikti ir cipariņi, līdz ar to tu vari arī spēlēt pēc notīm. Arī spēlēt pēc cipariņiem šo dziesmu grāmatu. Mēs varam paņemt kādu citu dziesmu. Tur ir 50 tautas dziesmas. Tu vari izvēlēties savas mīļākās, kā arī tie grāmatā ir aizmugurē parādīts, kā saprast cipariņus uz klavierēm. Būtībā viennieks ir do un tā tālāk. Un te var redzēt, kā spēlēt uz koklas šo dziesmu grāmatu. Un te var redzēt, kā viņi spēlēt uz ukuleles, kā arī tur ir akordi uz zvangām, kā arī akordi ukulelēm. Par 21 taustiņa kalimba sanāk, ka viņa arī ir do mažorā, viņa arī sāks no C. Viņa rekord tikai C sāks šeit augstāk. Tas nozīmē, ka viņai papildus 4 taustiņi, viņa iet zemāk. Un tas skaņas caurums šeit ir, lai taisītu efektus. Tad šīs te viengabala kalimbas skan līdzīgāk tam, ko sauc par music box. Ka šī dziesmu grāmata tad nāk komplektā pilnīgi visām kalimbām. Atsevišķi šī dziesmu grāmata arī iespējams iegādāties par 12,50 € PDF formātā. Tas ir ērts, lai varētu to var printēt tās dziesmas, kuras tu gribi. Tur ir arī dziesmu vārdi, ka kāds var spēlēt un kāds var dziedāt līdzi. Apzināti spēlēt tā, ka pieskarās arī citiem taustiņiem, lai būtu vieglāk saprast to, ka kalimba ir tādā veidā dizainēta, ka, ja tu nejauši nospēlēji nepareizo blakus taustiņu, tāpat viņi skanēs harmonijā viens ar otru, jo veidojās akordi tādā veidā. Ja tev ir kāds jautājums par kalimbām, tad droši uzdod, un mēs noteikti centīsimies tev atbildēt uz katru jautājumu. Jā, raksta komentārā, vai arī zvani, vai nāc ciemos uz Ģerbsburgas iela 64 un izmēģini visas šīs kalimbas. Jā, liels paldies par uzmanību un tiekamies nākamajā video. Bam! Tā kā mazliet piešai spēlēt kalimbu, var pats sākt atrast melodijas un visādas dziesmiņas.